Tad es jums došu ziņu, jā? Jā, bet vajag jau uzklausīt stundas. Nē, es jums teikšu, jūs piekrītam, vai ne? Jā. Un tad jūs jau runājat tālāk. Skaidrs, jo es saprotu, ka premjeras var būt rītā, var būt nāk, vai ne? Jo viņa biroja vadītāji bija zvanījusi un prasījusi, vai es nākšu ar premjeru, vai ne? Tā ir tukša runa skatījumā. Un ja man nav, kā saka, es varu viņu piesakt, ja ir vajadzība, vai ne? Bet es nedomāju, ka jūs tādu vajadzību. Nē, nu jūs jau, teiksim, nākat arī kā privāta persona pie maniem jebkurā laikā. Jā, ko jūs vēlaties, vai ne? Es zināt, jūsu viedokli par to dusmu, to slieksmu runājot. Mums ir tā doma, ka to latviešu tautu varētu bišķiņ pārstēt tādā mentālā līmenī, viņiem vairāk kaut kādu pozitīvismu sniedzot, vai mēs viņiem dodam dejot vairāk uz ielām pa velti, vai kaut kādā veidā to tautu iepriecināt ar nelielām izmaksām, faktiski to varētu panākt. Pozitīvās domāšanas propaganda ir vajadzīga. To dejošana jau vienkārši iznāk tā, ka tauta iznāk padejot, padziedāt un rezultātā nekas. Jā, bet visā patiesībā to teica arī Aglonieks, vai ne? Jo viņš teica tikai, un tur mēs bijām 5 cilvēki. Visi bija daktari, 4 daktari un viena bija tā vietējā novada domas priekšstādātāja. Un tad viņš teica, arī par masmēģi, viņš negribēja neko tādu pateikt, viņš tikai teica, valdieties, vai ne, pie tās divmārks, jo tagad nevajag neko sācināt, bet kā, jā, un viņš arī runāja par to pozitīvo, bet kā mums to izdarīs tagad? Jo es gribētu bišķiņ paprasīt ar psihologiem parunāt tiem, kas ir NLP, kas māca cilvēku. Jo, redziet, es arī esmu, tās tradicionālās medicīnas teikt, bet man draugi, diezgan psihoterapijas katedras vadītāji profesori Antāni, un viņi nodarbojās ar to psihoanalīzi, vai ne, un līdz ar to es ar viņu patiešām varu paņemāt, to reāli var darīt valstiskā mērogā cilvēkiem pateikt, ka nedrīkst runāt negatīvo, vai teikt to, ko jūs vēlaties sasniegt. Jā, jo tas viss to pasaka. tas ir. Nu kā tur Latvijas sirdsapziņa pukst? Labdien! Es domāju, ka puksta. Kāpēc jūs domājat, ka ne? Nē, es jau otru reizi šodien cilvēku. Jūs jau otru reizi. Man šodien ir patiesībā priekšsēdētāja ar ministra amatā, jo tieši 29. jūnijā man apstiprināja, un šodien ir pusgads, kopš es strādāju pa ministru. 29. Paldies! Paldies! Jā! Varbūt jūs varat piedāvāt tēju. Paldies! Labprāt, man vienmēr patīk jūsu tēju.